Krists, kurš ir transfer cenu vadītājs. Viņš nevar pārsniegt vairāk par 100 000. Tātad es teiktu, tas ir samērā neliels sods. Cik maksā juridiski pakalpojumi ir, cik maksā Latvijā, administratīva tiesa neveic audītu. Bet es teiktu, ka soda sankcijas tam nav paredzēts, ja jūs esat iesniedzis tur sarakstu ar vīdu vai iesniegumu formātā. Bet vidam tas kā pakalpojums par to vajadzētu samaksāt? Jā, globālo dokumentāciju tikai jāsagatavo, ja uzņēmuma apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro. Sveiki visiem! Šodien mums ir otra podkasta versija. Jurists Arsenis Hostovičs. Šodien pie mums atnāca draugi no Taxlink Latvijā. Krists, kurš ir transfer cenu vadītājs. Sveiki! Sveiki! Jā, tad 30 sekundes par sevi, ar ko nodarbojaties, un tad lai mūsu skatītāji zina. Mani sauc Krists Ansons, esmu Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes doktorantūras students, kā arī Taxlink Latvija transfer cenu departamenta vadītājs, un vairāk nekā 7 gadus specializējos transfer cenu jomā. Tad šajos 7 gados esmu gan pārbaudījis transfer cenu dokumentācijas, gan tās rakstījis, kā arī apšaubījis transfer cenu politikas, kā arī tās pats veidojis. Jā, nu tad galvenais jautājums, kas ir tomēr tas transfer cenas, tā kā īsumā, kāpēc vispār šis nosaukums ir izveidots un kas tas ir, tā kā vēsture varbūt sīkāka. Jā, lai sāktu runāt par transfer cenām, ir jāsaprot vairāk aspekti, piemēram, ko transfer cenas regulē, uz kuriem juridiskiem un fiziskiem veidojumiem tās attiecās, un kāds ir transfer cenu galvenais princips. Tātad transfer cenas var definēt diezgan vienkārši. Tātad transfer cenas ir ar saistītām pusēm piemērotās cenas, uzcenojumi, kā arī gūtie peļņas līmeņi, izmaksu līmeņi, faktiskā ienākuma izdevumu sadale. Tātad transfer cenu noteikšanā gan nodokļu maksātājs, gan nodokļu iekasētājs piemēro nesaistīto pušu principu, kas ir visas transfer cenu pamatā. Transfer cenu jēga ir starp saistītajām pusēm, lai visi darījumi, un ne tikai darījumi, bet arī attiecības, tiktu veikti, ievērojot darījumu tirgus cenas principu. Un, lai šo principu piemērotu, ir jāizmanto specifiskas transfer cenu metodes, kuras pašreiz sīkāk nedefinēšu, bet atgriežoties pie transfer cenu galvenā jautājuma, tad uz ko tās attiecās. Tātad transfer cenas attiecās uz darījumiem starp saistītām personām. Saistītās personas ir, tātad pieņemsim, mums ir Latvijā dibināts uzņēmums, viņš ietilpst starptautiskā uzņēmuma grupā, un viņam ir arī īpašnieks fiziska persona. Tad šajā schēmā, lai viņš būtu saistītā persona, tad skatāmies 20% īpašuma tiesību kritēriju ar juridisko personu, vai arī skatāmies 50% kopējo īpašuma tiesību kritēriju ar vienām un tām pašām vairākām juridiskām personām. Tātad, ja tie īpašnieki sakrīt no 50%, tad tās ir saistītās personas. Savukārt, runājot par fiziskām personām, tad šis kritērijs ir tāds, ka ja tavs uzņēmums pieder fiziskai personai vairāk kā 50%, tad darījumi ar šo fizisko personu arī jāveic, ievērojot transfer cenas. Un, ja savukārt ir vairākas fiziskās personas, tad vienām un tām pašām fiziskām personām jāpieder uzņēmumi 50% apmērā. Pieņemsim, mums ir darījums starp 2 uzņēmumiem, tātad viens tirgo otram kādus pakalpojumus, un šiem uzņēmumiem ir vien un tie paši īpašnieki, fiziskās personas, tātad pieņemsim 2 personas, kuras kopā salasās, un viņiem abiem ir 51%
pa abiem. Tad tas ir darījums starp saistītām personām. Es gribēju arī uzjautāt, tas no kurienes nāk, jo komerces likumā principā diezgan skaidri atrunāts, ka saistītas personas ir, piemēram, tur SIA A un SIA B viens īpašnieks. Tad par procentiem nav vispār nekas teikts, vai tas ir globāli kaut kas. Tad ir vairāk avoti, no kuriem mēs varam noteikt saistītās personas. Viens ir komerces likums. Jā, komerces likumā arī noteikti, ka valdes locekļi ir saistītās personas. Otrs avots ir likums par nodokļiem un nodevām, 1. panta 18. daļa, kuras arī būtību nocitēju par tiem procentiem. Jā, tur ir rakstīts. Tad saprotams, transfer cenas, bet viņi piemērojams jebkura gadījumā, ja SIA A un SIA B veids darījums un saistītas personas, vai arī īrija uzņēmums un Latvijā. Gan vietēji, gan globāli. Jā, jautājumu sapratu. Tātad būtībā darījumam jābūt ir starp saistītām personām pēc definīcijas, un tad otrais ir tas starptautiskais elements kā tāds. Tātad, ja darījums starp saistītām personām un ir tas starptautiskais elements darījums starp Latvijas uzņēmumu un īriju saistītām personām, tad transfercenas attiecās. Ir viens izņēmums arī, kad ir nepieciešams tikai starptautiskais elements. Tātad darījumi ar zemu nodokļu valstīm un valstīm, kas nesadarbojās nodokļu jomā. Šīs jautājums palika ļoti aktuāls pēdējā laikā, 2023. gada vasarā, kad iekļāva sarakstā Krieviju. Tā kā liela daļa klientu pēkšņi radās pienākums sagatavot transfercenu dokumentāciju par darījumiem ar uzņēmumiem, kas formāli neskaitījās saistītās personas līdz šim. Tā ir saraksta, tur arī Eiropas valsts kaut kādas iekļauts, vai ne? Vai parasti tas ir, Es teiktu divos vārdos nodokļu paradīzes, tur, ko Eiropas Savienība... Bahamas, tur pieņemsim, jā, Bahamas, Kiribati un tādas maziņas valstiņas. Bet īrija nav uzskatām par to. Nē, īrija nav. Mēs skatāmies to Eiropas Savienības sarakstu ar valstīm, kas nesadarbojās. Mums tas ir ielikts MK noteikumos. Jā, bet viņi nesen izņēma ārā to no MK noteikumiem. Tagad ir jāskatās atsevišķi. Jā, bet par to starptautisko elementu vēl jautājums bija tāds, vai divi uzņēmumi ar vienu īpašnieku veids darījumus Latvijā, SIA, Latvija un vēl viena SIA Latvija, tas arī būs pienākums kartot transfercenu dokumentāciju. Tur nav globālais elements, bet gan saistītas personas un tas noteikties apgrozījums. Šo pienākumu varētu definēt vairākos līmeņos, jā. Pirmais līmenis viņiem pienākums noteikti ir savas attiecības kārtot, ievērojot tirgus principu. Bet tas otrais elements ir tāds, ka viņiem tomēr dokumentācija nebūs par šiem darījumiem jāskatavo kā tāda, bet ir iespējamība un risks, ka visi viņiem to varētu paprasīt, uztaisīt. Tā kā visos gadījumos nav pienākums starp Latvijas uzņēmumiem taisīt dokumentāciju. Ir arī vēl viens specifisks izņēmums, tās augtās darījuma ķēdes, kur, kā tu saki, vienam īpašniekam pieder divi Latvijas uzņēmumi, pieņemsim, viņam pieder arī trešais uzņēmums, un trešais uzņēmums ir, pieņemsim, īrijā. Un tātad, ja darījuma ķēdē ir šie divi Latvijas uzņēmumi, viņi savā starpā slēdz darījumus, bet reāli tas darījums attiecās tieši uz to īrijas uzņēmumu, tad arī šis darījums ir jādokumentē un jātaisa atsevišķas transfercenu dokumentācijas katram iesaistītajam uzņēmumam Latvijas līmenī, ja kritēriji tiek sasniegti, protams. Tad līdz ar to arī tas nosaukums transfercenas, ka no viena valstī tas cenas, kā pārnēs uz otro valsti, un lai pārbaudītu tur to sakrītību, cik maksā pakalpojumu Latvijā, cik maksā īrijā, un kāda veida tas notiek. Līdz ar to arī Latvijā nav pienākumu kartot tieši starp divām Latvijas, teiksim, saistītām personām, jo šeit jau visas cenas ir zināmas. Es to tā īsti nedefinētu, ka tas ir tikai, lai noteiktu, vai cenas ir bijušas pareizas, bet drīzāk tas kalpo kā mehānisms, tās transfercenas, kā nodokļu administrācijai parādīt, kad uzņēmumi savā starpā ievēro brīvā tirgus principu, tātad, ka viņi tās cenas nosaka ekonomiski apstākļu vadīti, cenas, kas tiek noteikts tad arī pareizā apmērā saskaņā ar PVN,
prasībām katrā valstī. Nu, teiksim, vienkāršāk, lai neviena valsts nodokļu ziņā nebūtu apdalīta, darījumi ir jāveic par tirgus cenām. Nu, kaut kāds vienkāršs piemērs, piemēram, tātad mums būtu īrija sniedz pakalpojums Latvijas uzņēmumam, un īrija varētu piestādīt cenu, kas ir augstāka par tirgus pieļaujamo intervālu. Teiksim tā, Latvijai tieši, jā. Un tad šī transfercenu prasība būtu tas rīks, ar ko to vispār varētu pamanīt, pārbaudīt, analizēt un pēc tam piestādīt nodokļu uzrēķinu no valsts ieņēmuma dienesta puses. Tas vienkārši domāts, lai viss var saprast ar uzņēmumu, kā tiek veikta uzņēmuma darbība, vai darījumi tiek veikti saskaņā ar visiem piemērojumiem principiem, nu, ir vienā papīrā tas viss uzrakstīts. Skaidrs, jā, tad īsumā tad varbūt par normatīvu regulējumu, jo mums vairāk juristi arī skatīsies, likums par nodokļiem un nodevām, noteikti tas atsevišķs pants, kad ir pienākums kartot, vairāk tad par to starptautisko, kas ir tas direktīvas, kaut kādi līgumi starp valsts iestādēm vai valstīm kopumā. Jā, tad vēsturiski nozīmīgākās būtu transfercenu vadlīnijas, kur izdod ekonomiskās attīstības organizācija. Un šajās vadlīnijās tad ir iekļauti transfercenu vispārīgie principi, cenu noteikšanas principi, kādas metodas jāpiemēro, kāda informācijas avoti jāizmanto. Būtībā, ko es gribētu uzreiz pateikt, ka līdz šim katrai pasaules valstī ir savi iekšējie regulējumi, kā būtu jāpiemēro transfercenas, un šīs ekonomiskās organizācijas vadlīnijas, viņas tomēr ievieš tā kā vienotu palīgu materiālu līdz šim, kas palīdz tām valstīm savā starpā drusiņu to regulējumu saskaņot, bet diemžēl vēl nav saistošas šīs vadlīnijas. Par saistošām lietām runājot, ir Eiropas līmenī izdota direktīva 2023. gadā, tā sauktā transfercenu direktīva, kuras spēkā stāsies, tās normas jāpārņem līdz šī gada 31. decembrim, tātad jau varam sagaidīt no 26. gada sākuma, ka tās normas tiks implementētas un izmantotas. Arī tad tajā likumā par nodokļiem un nodevām. Jā, visticamāk tur. Un, ko es gribēju pateikt, ka būs lielas izmaiņas transfercenu jomā dēļ šīs direktīvas. Tad būtībā tiks nostiprināts pienākums, kad ja ir atlase un ir noteikts salīdzināmo darījumu tirgus cenas intervāls, ka būs jāizmanto starpkvartiļu intervāls. Nevarēs noteikt nekādus citus intervālus. Būs arī skaidrāk noteiktas izmantojamās metodes, valodas. Un, būtībā tiks harmonizēts transfercenu regulējums Eiropas līmenī, un viņš tiks pielāgots vadlīnijām. Tad pirmo reizi būs noteikums, kas paredzēs, ka transfercenu vadlīnijas, ko sagatavo Ekonomiskās attīstības organizācija, būs saistošs instruments. Līdz šim šīs vadlīnijas bija tikai kā ieteikums, kā palīga materiāls. Bet viņi to arī izmanto, un arī uzņēmumi to izmanto. Viņi to izmanto, jā, bet katra valsts, kā es teicu, veido savu praksi, savu tiesu praksi, kas arī var novirzīties no šīm vadlīnijām. Jā, skaidrs. Tad par to, kāda veida dokumentācija tiek sagatavota, jo tas nav juridiskais dokuments, ka iesniegums tur. Tas, manuprāt, pirms šķietami tas izskatīsies, ka vērtējums, ka nekustamā īpašuma vērtējums principā, vai man bija tikko mantiski ieguldījumi novērtējums, kur vērtē to manu preču zīmi un citas resursus. Tas arī tas pats principā, kad tiek salīdzināts cenas vairākas valstīs, obligāti kaut kad izdruka no tiem portāliem, piemēram, cik maksā juridiski pakalpojumi īrijā, cik maksā Latvijā. Un tad jūs rakstat tos secinājumus, likmes kaut kādas piemērojat, un tad tāda veida tas izskatīsies šis dokuments vai kā?
Realitātē tas, ko jūs pieminējāt, ir viens no variantiem, bet realitātē transfer cenas tiek izmantotas ar vairākiem salīdzināmiem avotiem. Tātad sāksim tur secīgi. Tātad, pirmais avots ir iekšējās cenas, kur mēs salīdzinām pakalpojumu cenas, kādas viņas reāli bija starp šo uzņēmumu, kas pieņemsim pērk pakalpojumu, vai viņš pērk to pašu no citām nesaistītām pusēm. Tad pārbaudām to cenu, vai viņš adekvāti nopircis no saistītās personas par līdzīgu cenu, bet tur arī ir tie kritēriji, ka jābūt pietiekami salīdzināmam tam visam. Tātad summai jābūt diezgan salīdzināmai, jābūt salīdzināmam tam pakalpojumu veidam, un tādā garā. Tad nākamais līmenis ir ārējās salīdzināmās cenas, tātad, kur mēs skatāmies nevis tā uzņēmumā, ko viņš veica līdzīgiem citiem uzņēmumiem tādu pašu darījumu, bet mēs skatāmies vispār nesaistītu uzņēmumu starpā līdzīgus darījumus, kā tu pieminēji, pieņemsim īrijā nodokļu konsultāciju pakalpojumu teorētiski maksā tik. Teorētiski mēs varam, ja mēs tādu informāciju atrodam, arī izmantot caur šo ārējo cenu salīdzināmo metodi. Tad nākamais līmenis jau ir, mēs nevaram atrast iekšējās vai ārējās cenas, tad mēs skatāmies un izmantojam salīdzināmu uzņēmumu finanšu indikātorus kā tādus. Pieņemsim, mēs pārdodam uzņēmumam preces ar uzcenojumu. Uzcenojumu piemērojam, teiksim, 20%, lai viņu pamatotu to uzcenojumu, un mums nav nekāda salīdzinājuma iekšēji ārēji dati, skatāmies, tad taisam atlasi, atrodam, pieņemsim 100 līdzīgus uzņēmumus, tur līdzīgi pēc apgrozījuma, līdzīgi pēc veiktajām funkcijām, pēc uzņemtajiem riskiem. Atrodam 100, izrevidējam ārā tos, kas tomēr nav salīdzināmi, kas sniedz kaut ko, kādus citus papildus pakalpojumus vai pārdod nesalīdzināmas preces. Labi, izņemam ārā, paliek, pieņemsim, kaut kādi 5 līdz 10 līdzīgi. Mēs ņemam, tad pieņemsim darījumu tīrās peļņas metodē, kas ir viena no metodēm, ko var izmantot. Paņemam tātad EBIT peļņas maržas uzcenojumu, ko šie salīdzināmie 5 vai 10 uzņēmumi gūst. Atrodam katram uzņēmumam to indikātoru, un pēc tam mēs saliekam to starpkvartīļu intervālā. Tātad no šiem 5-10 mēs iegūstam tur minimālo kvartili, pirmo kvartili, mediānu, trešo kvartili, maksimālo indikātoru. Un transfercenu praksē pieņems ir, ka izmantojam parasti no pirmās kvartilas līdz trešajai kvartilei to izmaksu uzcenojumu vai EBIT peļņas maržu, atkarības, ko mēs tur tieši izmantojam kā to indikātoru. Un viss tiek rakstīts tas atcerējuma veida plus matemātiski aprēķini, tie radītāji un pierādījumi uzreiz tajā dokumentā būtu jāiekļauj. Es teiktu, tas ir izdrukas vai ko jūs tur konstatējat? Tas ir juridiski reglamentēts sacerējums. Tad, teiksim tā, transfercenu dokumentācijas sastāv no parasti 2 sastāvdaļām. Tātad vietējā transfercenu dokumentācija un globālā dokumentācija, jeb masterfiles. Vietējā ir šis transfercenu maize un ūdens iekšā, jeb apraksts par uzņēmumu kopumā, jeb kā tu saki, sacerējums. Tad ir apraksts par darījumu konkrēto, kurš uzņēmums uzņemās riskus, kādas aktīvus izmanto, kādas funkcijas darījuma ietvaros veids. Pēc tam seko jau ekonomiskā analīze, kur ir visi tie matemātiskie aprēķini, atlases, salīdzinājumi. Un arī šī vietējā dokumentācija ietver arī uzņēmumu grupas schēmas, arī organizatoriskās schēmas, kur piemēram norāda, kādi departamenti uzņēmumā ir. Tas ir viss vajadzīgs, lai
nodokļu administrācija tiešām varētu pārliecināties, ka uzņēmumam ir kapacitāte visus šos pakalpojumus vai preces pārdot. Lai tas nebūtu fiktīvs darījums. Jā, vai tur arī apakšā jāraksta, ka, piemēram, ir 10 darbinieki. Līdz ar to mums būs spēja tur sagatavot vairākus dokumentus vai piegādāt vairākas preces. Ja tur būs uzņēmums, kur tikai valdes loceklis nav darbiniekus, acīm redzami viņš nevar to nodrošināt. Izņemot, ja jūs paskaidrosiet, piemēram, tur ar pakalpojumu sniedzēju kaut kā tādu veidu. Tas kā klasiski prasa, kad PVN numuru vajag dabūt. Izskaidrot, kā notiek tā saimnieciskā darbība, ar ko jūs gribat nodarboties. Tas jau saprotams. Bet jautājums arī bija par to. Principā tā dokumentācija neatšķirās, ja tas ir vienkārši darījums, piemēram, darījums starp diviem uzņēmumiem ar vienu īpašnieku, vai kad tas ir korporatīvas struktūras un tur holding, piemēram. Principā viens un tas pats notiek. Būtībā tas ir tas pats, jā, tās prasības vienādas. Kā jau minēju, atšķirās, ja darījums starp vienā jurisdikcijā starp diviem uzņēmumiem savā starpā, tad tur tās transfercenas var arī nedokumentēt. Bet, ja ir tas pārobežu elements, tad noteikti ir jādokumentē. Es vēl nepieminēju to globālo dokumentāciju, ko varētu pieminēt kā vēl lielāku sacerējumu. Tur jau runā daudz plašāk par industriju kā tādu. Uzņēmumu loma industrijā, viņa top 5 pakalpojumus vai top 5 pārdotās preces. Arī runā par uzņēmuma finansējumu kā tādu grupas ietvaros, par bezķermeniskām lietām, jeb intelektuālo īpašumu arī grupas ietvaros. Tādā garā. Tā kā es teiktu, transfercenu dokumentācijas sacerējums ir tieši, kā saka, ļoti atkarīgs no sagatavotāja vērtējuma un saprāta. Protams, tās visas likumiskās prasības ir jāievēro, bet tas nav tik sīki detalizēts tajā, lai nebūtu iespējas pieeja šim visam jautājumam radoši. Es vienmēr esmu teicis, ka transfercenas ir radošs temats. Tā nav tieši matemātika vai fizika. Tas ir tiešām prasa saprātu un loģisko domāšanu, lai visu to uzrakstītu. Bet ar to var nodarboties vairāk cilvēki tajā, piemēram, cik cilvēki parasti pie jums to raksta. Tā kā dažādi cilvēki, piemēram, izpētīt to tirgu, īrijas tirgu, tur pastāstīt par citiem uzņēmumiem, un secinājums raksta vēl viens, analīze ar tam mediānam un visu citu vēl viens cilvēks raksta, vai tas principā? Tas viss ir atkarīgs no pieredzes. Pieņemsim, ja mums ir praktikanti un nodokļu konsultanti vairākos līmeņos, tad praktikanti parasti ir tie, kas meklē salīdzināmos datus atkarībā no situācijas. Protams, mēs arī vienmēr piesaistam uzņēmuma grāmatvedi, kas kārto šī uzņēmuma grāmatvedību, jo ir gadījumi, kad mums tie salīdzināmie dati izriet no iekšējiem uzņēmuma datiem. Tā kā es teiktu, lai sagatavotu transfercenu dokumentāciju, kā minimums vajadzīgi 2 cilvēki. Tātad nodokļu konsultants, un otrs ir uzņēmuma grāmatvedis, kas to visu informāciju sniedz, sagatavo, vai arī finanšu direktors, kā kurš uzņēmums. Teiksim tā, pieminēja praktikanti parasti sagatavo to atlasi, un tad nodokļu konsultanti parasti pārbauda visu to sagatavoto aprēķinus, pārbauda, vai arī tas sacerējums ir sarakstīts atbilstoši, vai nav vienkārši nokopēts bez domāšanas un tādā garā. Jā, tad, kad tas viss ir sarakstīts, mēs sniedzam vidu, bet kāda veida tas ir kā atsevišķa dokumenta veidlapa tur ir, vai vienkārši kā... Jā. Ja nav pieprasījuma, ja pienākums iesniegt par sevi no likuma izriet, kā tas notiek? Uz visiem Latvijas uzņēmumiem varētu apgalvot šādi. Tātad ir uzņēmumi, kuriem transfercenas nav aktuāls. Labi, viss skaidrs, neviens neko neiesniedz. Uzņēmumi, kuriem dokumentācija nav jāsagatavo, bet kuriem ir jāievēro darījuma tirgus cenas princips, kaut vai tie paši Latvijas ietvaros tur saistītie uzņēmumi savā starpā.
Un tad ir uzņēmumi, kuriem ir jāsagatavo transfercenu dokumentācija. Ar sagatavošanu, es saku, viņiem vienkārši jāsagatavo. Jāiesniedz, viņiem nav automātiski tāda grupa. Šie ir uzņēmumi, kuriem darījumi ar saistītajām pusēm pārsniedz 250,000 eiro, bet nepārsniedz 5 miljonus. Tad šie uzņēmumi, kuriem ir 250,000, viņiem tas risks ir tāds, ka pēc pārskata gada noslēguma, kurā viņiem bija jāiesniedz tā dokumentācija, pieņemsim, pār 23. gadu parasti jāsagatavo līdz 24. gada 31. decembrim, tad tagad 25. gadā viņiem risks ir, ka VITS paprasīs viņiem iesniegt transfercenu dokumentāciju. Tur jau vairāk nekas brīvprātīgs nav. Tā ir laimes spēle, vai tev paprasīs vai ne? Jā, tas ir tā kā nodokļu administrēšanas pasākuma laika, bet vai ir pienākums iesniegt? Kāds ir tas termiņš, kad jāsniedz? Bez pieprasījuma ir tas? Jā, tas jau nākamā uzņēmuma kategorija, kuri ir obligātie iesniedzēji. Tātad šie uzņēmumi, tad pieņemsim viņiem tas pats 23. gads, par to jāsagatavo. Viņiem tad tā dokumentācija būtu jāiesniedz līdz 24. gada 31. decembrim. Tātad šie ir uzņēmumi, kuriem šo saistīto personu darījuma summa pārsniedz 5 miljonus eiro. Vienkāršojot, jā. Es nepieminēju par globālo dokumentāciju, jo analoģiskas prasības ir arī tai globālajai. Tad globālajai arī ir vienkārši sagatavotāji un ir obligātie iesniedzēji. Tad ātri tos kritērijus izklāstīšu. Tātad globālo dokumentāciju tikai jāsagatavo, ja uzņēmuma apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un saistīto personu darījuma summa pārsniedz 5 miljonus eiro. Tātad šie divi kritēriji viņi iet kopā. Ja nepārsniedz 50 miljonus eiro apgrozījums un ja saistīto personu darījuma summa pārsniedz 5 miljonus, bet nepārsniedz 15 miljonus. Jā, labi, likumā to varbūt vienkāršāk var saprast. Un tad ir obligātā iesniegšana, kur jāiesniedz obligāti līdz nākamā pārskata gada beigām, jā. Tad kontrolēto darījuma summa pārsniedz 15 miljonus, un, vai arī, ja apgrozījums pārsniedz 50 miljonus un saistīto personu darījuma summa pārsniedz 5 miljonus. Tur kādā tabuliņā tas būtu labāk saprotams. Jā, bet kādu veidu to jāsniedz? Piemēram, ja tas ir sniedzams Latvijā, tad vienkārši paziņojums ar vītu, vai tur ir konkrēts veidlaps? Tāpat kā gada ienākuma deklarācija, tur uzņēmuma ienākuma deklarācija. Tad EDSā jāiet iekšā savā uzņēmuma kontā, un tur būs tāda specifiska sadaļa, kura būtībā nozīmē iesniegt transfercenu dokumentāciju. Dokumenti. Veidlapas. Dokumenti, veidlapas, bet to pašu informāciju viņi nesniedz veidlapas formātā. Tā ir tā kā brīvi sagatavota informācija, PDF, Words, Open Word dokuments un tādā garā. Var iesniegt līdz 50 failiem valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmā. Būtībā tas notiek tā, ja tu esi obligātais iesniedzējs, tad tu pats jau esi lietas kursā un līdz tam 31. decembrim ieej EDSā un iesniedz reāli pats. Tur nav tas atsevišķs veidlaps, kuru jāizpilda. Sanāk, tas ir veidlapa klasiska informācija valsts ieņēmuma dienestam. Jūs aizpildat, pievienojat kaut kādus tos failus, īsu aprakstu par katru, un tad tas kā iesniegums faktiski. Vai arī sarakstī ar vītu arī var atsūtīt. Būtībā tas vidam ir svarīgi, lai tiktu izmantot pareizā augšupielādes forma, caur kuru jāielādē. Bet es teiktu, ka soda sankcijas tam nav paredzēts, ja jūs esat iesniedzis tur sarakstu ar vīdu vai iesniegumu formātā. Es domāju par to, ka tur nevajag neko papildu aizpildīt, tur tikai to failu jāpievieno. Pievieno failu, jā. Ja tur nevajag norādīt tas aprēķins, piemēram, par kādu summu bija tas darījums. Tas viss iekļauts. Tas jau ir cita tēma, tā ir uzņēmuma ienākuma deklarācija. Tur
jāieraksta tās kontrolēto darījumu summas. Tas jau atsevišķi. Tas ir cits, jā. Jā. Nu, tad sanāk dokumentācija sagatavota, bet vēl viens posms ir saskaņošana. Ar vidi vai ar citu valsti? Kā tas notiek? Tāds posms neeksistē. Teiksim tā, tās posms nav obligāts. Ja ir obligāts, kāda veida jāsaskaņo? Starp divām administrācijām. Tas ir brīvprātīgs process, viņš nav obligāts. To saucās par iepriekšējo vienošanos, tad angļu valodā Advanced Pricing Agreement. Tā ir atsevišķa vienošanās ar nodokļu administrācijām. Šīs vienošanās ietvaros Latvijā uzņēmumi jāsamaksā 7100 eiro aptuveni valsts ieņēmuma dienestam, un tad jāiesniedz valsts ieņēmuma dienestam sava transfercenu dokumentācija, kas attiecās uz to periodu, par kuru grib vienoties. Un būtībā tad tā var saskaņot tās transfercenas ar vidi. Pieņemsim par piemērojamo izmaksu uzcenojumu konkrētu vai darījuma būtību, lai nevienam nebūtu šaubas. Arī nākamais līmenis. Es tikko runāju par lokālo līmeni, tātad Latvijas līmenī, bet ir arī globālais līmenis, kad iesaista vairākas nodokļu administrācijas, un tad, kā tu minēji, savā starpā tad saskaņo nodokļu maksātājs ar abām vai vairāk. Tur ir konkrēti panti, bija laikam paredzēti. Jā, konkrēti par nodokļiem, nodevumu, kāda veida tiek sadarbība, saskaņošana. Bet sanāk tas vairāk kā piesardzības elements, lai uzreiz. Jā. Bet vidam tas kā pakalpojums par to vajadzētu samaksāt. Jā, Latvijas. Tāpat kā uzņēmuma reģistram, tā kā dokumentu pirms pārbauda, notārs pārbauda, pateica, ka viss kārtībā varat sniegt, lai nebūtu atlikts vai atteikts reģistrēt. Principā tas pats, bet tas kā papildu piesardzības līdzeklis, kā uzziņa, viņa darbojas īsti kā uzziņa, vai ne? Tur ir saistoša, ja vīta apstiprinās, kur mēs saskaņojam. Tas ir līgums. Vai pēc tam, kad būs pārbaude, citi ierēdņi var pateikt, ka ne, tur citas lietas. Jā, tad atgriežoties pie tās cenas, ne katrai valstī ir noteikta saskaņošanas cena. Latvijai ir 7114, ja nemaldos. Tātad tas tiek noslēgts administratīvā līguma formā. Tātad es arī esmu piedalījies šajās procedūrās. Tātad viena puse ir uzņēmums, otrs ir valsts ieņēmuma dienests. Paraksta parasti ģenerāldirektors vai direktori. Un šajā līgumā ir atrunātas galvenās lietas, piemēram, kā tiek definēts tas saistīto pušu darījums, vai viņš ir pakalpojums, kāds pakalpojums viņš ir, ko tur sniedz tā pakalpojuma ietvaros, lai nebūtu nekādas šaubas par tā pakalpojuma būtību vai preču būtību, tad tiek runāts par piemērojamo cenu, kas var būt vai peļņas indikators, izmaksu indikators vai konkrēta cena. Un tad seko viskaut kādas atrunas, kura gadījumā līgums nav spēkā. Bet, tas ir reāls līgums. Tad viņš saistoši, kā viņš ir saistošs process, tas līgums. Jā, un varbūt arī daudz pušu līgumi, pieņemsim. Bet var arī Latvijas uzņēmums, īrijas uzņēmums, viņi visi to slēdz, vai ne? Jo īrijas diez vai viņam būs saistošs tas administratīvais līgums, kas pēc Latvijas likumiem noslēdz. Jā, pastāv iespēja noslēgt to administratīvo līgumu ar vairākām valstīm arī, bet, pareizāk sakot tā, viens uzņēmums, kurš ir Latvijā, noslēdz līgumu ar vidi, pēc tam otrs uzņēmums, kas ir īrijā, noslēdz līgumu ar īrijas nodokļu administrāciju. Tas būtu vienkāršāks process. Bet tam visam apakšā ir vienošanās starp abām nodokļu iestādēm kā tādām. Tad viņi savā starpā saskaņo tās normas, un ja var vienoties, tad arī parakst to līgumu un viņš stājās spēkā. Tā kā tik sarežģītas formas, kad vairākas valsts burtiski vienā līgumā, tas netiek piekops, jo katrai valstī savu līgumu slēgšanas praksē, prasības un tādā garā. Kādas darbības uzņēmuma veids, lai izvairītos no tas kartošanas tiesiski? Kā es saprotu, tas viens no gadiem ir licences līgums, kad ir kaut kādu uzņēmumu grupā, bet pēc juridiskas formas tā nav. Tā kā ir vairāki uzņēmumi zem viena zīmola.
Un tur visur mājaslapā ir arī rakstīts par to, ka tas ir atsevišķs uzņēmums, ka tā kā kooperatīvs faktiski, tad tur nebūs pienākumu kārtot to transferu cenu dokumentāciju. Jūs tikko pieminējāt to neatbilstību valsts iekšējiem normatīvu aktu prasībām, proti juridisko īpašumu tiesību kritērijiem kā tādām. Tātad transferu cenas neatiecās uz darījumiem, kuri tiek veikti uzņēmumu starpā, kas nav saistīti. Ja, protams, mēs nepieminam to izņēmumu ar to zemu nodokļu valstīm un teritorijām, kas nesadarbojās, kur tomēr atkal būtu jādefinē transferu cenas un jāizmanto tas transferu cenu regulējums. Tad pieņemsim, mums ir tipisks auditoru darbības modelis, kur galvenais uzņēmums ir izstrādājis franšīzes modeli kā tādu, Big Four, pieņemsim. Tie parasti ir pilnīgi neatkarīgi uzņēmumi, kas darbojās pēc jau izstrādāta modeļa. Tātad šie uzņēmumi caur īpašumu tiesībām nav saistīti. Tātad šis Latvijas uzņēmums, viņš, piemēram, nopērk šo franšīzi, iesaistās franšīzes līgumā un veids kādu noteiktu maksājumu. Parasti no apgrozījuma kāds noteikts procents tiek atvēlēts franšīzes devējiem kā tādam. Tātad tas ir viens variants, kā uzņēmumi var formāli viens otru ietekmēt, izmantot viens otra brendu, bet reāli neskaitīties kā saistītās personas. Tad ir otrs variants, vienkārši mākslīgā īpašuma tiesību sadrumstalotības radīšana. Pieņemsim, mums ir viens īpašnieks abiem uzņēmumiem. Viņš saprot, ja darījumi tiks turpināt veikt šādā kārtībā, tad būs jātaisa transferu cenu dokumentācija. Viņš varētu tur piesaistīt kādu citu cilvēku, kas pārņem šī uzņēmuma īpašuma tiesības, un tad formāli šie uzņēmumi nav saistīti kaut vai tur reāli. Jā, bet tas ir patiesi labi guvēja slēpšana, faktiski. Jā, tas jau risks pazīmē, kad pēc likumā, kā, piemēram, manā ankēta tur rakstīts, ka vai jūs uzskatāt, ka klients darbojas kādas trešas personas intereses? Jā. Izņemot, ja tas ir direktors kaut kāds, kurš pats par sevi ir kā darbinieks, bet šeit ir arī tā slēpšana. Jā. Tad patiešām legālu veidu varētu teikt par darījuma slēgšanu ar kādu trešo pusi un vienkārši šīs trešās puses izmaksu pārstādīšanu uz faktisko pakalpojumu saņēmēju. Pieņemsim, es atrodos Latvijā, man ir nepieciešams programmētājs, kas man, pieņemsim, Kirgistānā uzprogrammēs man kazino saitu. Man ir saistītais uzņēmums Kirgistānā, tad es nevis pats meklēju no Latvijas, bet es uzdodu savam saistītajam uzņēmumam Kirgistānā atrast programmētāju. Viņš tur viņu nopērka, noalgo un vienkārši pārstāda savas izmaksas uz šo Latvijas uzņēmumu, uzliekot. Bet tad obligāti arī pazīmē, pirmais tas ir īpašumtiesības, otrais tas ir, ka faktiski to pakalpojumu vai preci nodrošina saistīts uzņēmums. Ja tas būtu tikai rēķins par izmaksām, piemēram, 1000 eiro, sūtam saistītam uzņēmumu un viņš pārsūtām izpildītājiem, tad tas nav uzskatāms par transferu cenas pazīmi. Tas ir, bet tas ir ļoti vienkāršāk pamatojams, un tur skatās to darījuma vērtību, kas ieiet tajā slieksnī, savādāk. Tur neskatās to pārstādīto summu, bet gan tā darbinieka izmaksas, kurš veltīja savu laiku, lai tur Kirgistānā atrastu to programmētāju. Un tad vienkārši tas var arī nepakrist zem tām prasībām, jo tā summa būs loģiski mazāka. Pastāv divi valsts ietekmēšanas līdzekļi, kā valsts var veicināt transferu cenu dokumentāciju sagatavošanas prasību īstenošanu. Tātad pirmais veids ir likumā par nodokļiem un nodevām iekļautā soda nauda par transferu cenu dokumentācijas neiesniegšanu.
vai nokavētu iesniegšanu, vai arī nepienācīgu sagatavošanu kā tādu, tad šis sods ir diezgan vienkārši piemērojams no valsts ieņēmuma dienesta puses. Tātad Vits ir izdevusi arī sodu piemērošanas vadlīnijas. Būtībā vienkāršojot varētu pateikt tā, kad vislielākais sods tiek piemērots par dokumentācijas neiesniegšanu kā tādu, vai arī par vairāk dokumentācijas sastāvdaļu nekvalitatīvu sagatavošanu. Un tas šis sods atkarībā no pārkāpuma smaguma var būt līdz pat 1% no saistīto personu starpā veiktā darījuma apgrozījuma, bet viņš nevar pārsniegt vairāk par 100,000. Tātad es teiktu, tas ir samērā neliels sods. Ja mēs skatītos arī šo otro kategoriju, otro ietekmēšanas līdzekli, jeb kontrolas pasākumu, ko tautas valodā sauc par auditu. Tātad auditu savukārt Vits parasti uzsāk pēc brīvprātīgu brīvprātīgas informācijas sagatavošanas, sadarbības, konsultē vispirms. Tātad Vits, tā schēma ir tāda, Vits vēršās pie uzņēmuma un, pieņemsim, viņš ir izpētījis šī uzņēmuma transfercenu dokumentāciju kā tādu. Viņš konstatē, labi, viss formāli ir pareizi, pēc uztaisīs dokumentācija ir iesniegta, visas sastāvdaļas ir, bet jautājums ir pēc būtības, kad Vits nepiekrīt uzņēmuma izvirzītajai tēzei par darījuma vērtību vai darījuma uzcenojuma indikātoru vai gūtajai peļņai nepiekrīt šī kontrolētā darījuma ietvaros starp saistītajām pusēm. Ok, Vits nepiekrīt. Tātad Vits parasti ieraksta, aizsūta vēstuli uzņēmumam ar aicinājumu sniegt papildus informāciju. Parasti raksta tā, esam konstatējuši, ka jūsu darījumi neatbilst tirgus cenas principam, dēļ tā un tā. Lūdzam jums sniegt paskaidrojumus. Ja paskaidrojums sniegt nevariet, tad lūdzam veikt darījuma tirgus vērtības korekciju. Tātad parasti tas izpaužās lūgumā vai samazināt izdevumus, ja uzņēmums ir kā pircējs tam pakalpojumam, precei vai franšīzei, kas ir nopirkt no saistītās personas, vai arī palielināt ienākumus. Tātad, ja viņš ir pārdevējs šajos nosauktajos darījuma veidos, tad viss sākās ar to brīvprātīgumu. Labi, uzņēmums izlasa vēstuli, nolemj, kad viņam izdevīgāk būtu, pieņemsim, nesadarboties un vispār neatbildēt, tad jau Vits apsver uzsāk šo kontrolas pasākumu, auditu, vai nodokļu pārbaudi, kā viņi tur mūsdienās sauc? Nodokļu kontroli. Jā, bet kāpēc audita lēmums ir labāk nekā precizēt? Tā kā ir argumenti, ko tiesa pēc tam var prezentēt? Tas nav labāk, jo ja tu nepiekrīti Vidam, tev potenciāli vēl var uzreikināt soda naudas, nokavējuma naudas no tā brīža, sākot no audita uzsākšanas brīža. Jā, bet tikko teiks, ka labvēlīgāk, piemēram, uzņēmums uzskata šodien, ka labvēlīgāk būtu tomēr neprecizēt un nesadarboties un gaidīt pārbaudi. Bet kāpēc tā? Jo uzņēmumam liekas, ka argumenti ir spēcīgāki, tā kā tiesa var to uzvarēt. Labi. Tas gadījums ir, ja uzņēmums ir par sevi pārliecināts, viņam ir spēcīgi argumenti, viņš uzskata, ka Vidam tiešām nav taisnība, tad viņš var pieņemt šo lēmumu. Bet tad tas uzstādījums būtu cits, nevis nesadarboties, bet sniegt pretargumentus. Sadarboties, sniegt pretargumentus un vienkārši nepiekrist Vidam. Tas būtu tas labākais scenārijs.
Labi. Jo audītu obligāti jāsadarbojas. Arī ir augstākas tiesas atziņas, ka administratīva tiesa neveic auditu. Viņa nevajag tur atkal meklēt, kas tur notiek. Jāpārbauda tikai tiesiskumu. Un līdz ar to, ja nodokļu maksājs nesadarbojas, tā ka, nekas labs nebūs. Jo tajā laikā ir obligāti jāsniedz visu informāciju, jāatspēko tos argumentus. Un tā kā iespējams audīts var pabeigties ar nevis uzrēķinu, bet par to administratīvu procesu izbeigšanu. Ja tas vispār kādreiz ir bijis. Es teiktu, nesadarbošanās ir pats sliktākais scenārijs ar vislielākajām sekām. Ir jāsadarbojās, bet ir jāoponē vidam. Labi, jūs sadarbojaties, vienalga tas audits tiek uzsākts, vids jums nepiekrīt. Tad jau vidam ir piespiedu līdzekļi, kā aprēķināt to konkrēto cenu un kā piespiest uzņēmumu sadarboties, pieņem audita lēmumu, okay? Un tad uzņēmumam ir tiesības audita lēmumu apstrīdēt pie ģenerāla direktora. Ja, Nē, viņš nav pārsūdzāms. Apstrīdēt. Pats lēmums viņu nevar, jo tas nav administratīvais akts, tur tajā nav rakstīts. Tikai rezultātu var. Ok, labi. Tātad to rezultātu var pēc tam pārstrīdēt tiesā. Būtībā tā es neteiktu, ka tiesa nebūtu tiesīga pārskatīt visus tos faktus un apstākļus, jo transfercenās ir sava judikatūra un tiesu prakse. Tā kā tiesa var izmantot arī jaunus argumentus. Būtībā, ja vids kaut ko nav reāli pamanījis kā tādu, es teiktu, transfercenas ir izņēmums. Būtībā ir tā, ka vids atrod to, kad uzņēmums veids, pieņemsim, fiktīvus darījumus pēc būtības un izvirs tādu secinājumu, ka tie ir fiktīvi, tad tiesa vēlreiz var pārskatīt vai tos pašus tos pierādījumus, kur ir savākti, vai tiešām viņi tur neiebraucot ļoti dziļās detaļās un tur neveicot kaut kādu pētījumu, bet vai arī tiesai liekas, ka tiešām visi tie apstākļi vedina uz to, ka tiešām fiktīvs. Tiesa vienkārši var piekrist tam viedoklim un neatreferēt, ka administratīvam aktam piekrīt. Tad klasiskais strīds ir tas, ka vidam vai nepatīk, ka sagatavota dokumentācija, tad tas ir apstrīdams sods, un pēc tam pārsūdzams vai otrs gadījums notiek uzrēķins audita laikā, vai izdevumi tiek samazināti vai palielināti ienākumi. Un principā tas ir tie klasiskie gadījumi. Jā, pirmais gadījums ir par tie gadījumi, ka piemēro sodu. Jā, un otrais gadījums, kā jau teicu, ja ienākumi ir bijuši pārāk zemi vai izdevumi pārāk augsti šajā darījumā, tad vids var veikt uzrēķinu par apliekamās bāzes korekciju, nosacīt sadalītā peļņas korekciju. Tā tas ir. Bet varbūt ir piemēri interesanti kaut kādi. Tā kā cik lielas summas jūsu prakse bija uzrēķins? Es teiktu, vids parasti neaiztiek mazus darījumus. Tad ir arī likumisks pamats, kāpēc neaiztikt mazus. Tātad likumā noteikts, transfercenu dokumentācijā var neiekļaut darījumu, kur vērtība ir līdz 20,000 eiro. Tātad es teiktu, ka vids jau sāk aiztikt un skatīties aptuveni no 50,000 to darījumu. Attiecīgi var parēķināt arī to korekciju kā tādu. Tipiski kaut kādi 500,000, miljonus un vēl augstāk ir tie paši darījumi. Un tas uzrēķins kā tāds, viņš var būt 10% vai 20% augstāk. Pieņemsim, ja viņam ir ienākumi 500,000 darījumā, tad vids, pieņemsim, var uzrēķināt 10%, tad sanāk viņam ir 550,000 jābūt ienākumam, un tad tā korekcija ir 50,000, par kuru aprēķina tad papildus nodokli. Jā, bet viņš nav maksājums uzreiz, tas taču... Nē, tas ir... Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, uzņēmuma ienākumu deklarāciju, kad uzņēmums iesniegs, atkal, ja viss nauda ir tur, tad nodoklis nav maksājums.
Kontrolas pasākumu ietvaros, ja viņam tiek veikts uzrēķins, tad viņam tas ir jānomaksā. Tur jau nevar uzreiz. Nodokļu kontrolas rēķins, un tur būs 30 dienu laika jāsamaksā. Jā, tas ir cits. Jā. Okay. Bet, labi, tie 500,000 piemērs, tas ir viens no mazākajiem un neinteresētākajiem gadījumiem, jo ir arī runa par pašu uzrēķinu kā tādu vairāk miljonu apmērā. Piemēram, ir gadījumi bijuši, kad, pieņemsim, Latvijas uzņēmums ir pērk frančīzi no ārvalstu saistītā uzņēmuma, un šī frančīzes maksa ir bijusi noteikti pārāk augsta, un viņi rēķina no apgrozījuma. Un uzņēmuma apgrozījums ir ļoti milzīgs, pieņemsim, gandrīz kā Air Baltica līmenī, tur 500 miljoni. Un tur, ja līgumā bija noteikti, ka jāmaksā 5% no apgrozījuma frančīzes maksa, tad vidam samazinot to frančīzes maksu, šeit runa iet par tiem izdevumiem, ka viņi nevar būt pārāk augsti. Tad viņi samazina tos izdevumus, samazina frančīzes maksu, pieņemsim uz 2,5%. Tad matemātiski var izrēķināt, kāda tā atšķirība starp 5 un 2,5 uz 500 miljoniem apgrozījumu. Tā kā jā, man drusciņ jāpadomā. Tas jau būtu kaut kādi, pieņemsim 7 miljoni uzrēķins. Tāda reāla iespējamība teorētiski. Jā, ir arī bijuši gadījumi par nemateriālo aktīvu, ienākumiem no nemateriāla aktīva attiecināšanu kā tādu. Pieņemsim, mums ir liela starptautiska grupa, un šī grupa izmanto visās valstīs nemateriālo aktīvu. Vits šajā gadījumā varētu painteresēties, kur šis nemateriālais aktīvs tieši ir bijis radīts, kas viņu ir radījis, kas viņu uztur, kas viņu juridiski aizsargā, kas viņu tur attīsta pēc radīšanas un tādā garā. Un, ja viņš konstatē, ka Latvija tajā globālajā līmenī veic vairāk funkcijas nekā tie citi grupas uzņēmumi, viņi varētu konstatēt, ka Latvijai būtu jāmaksā mazāk nauda par šī nemateriālā aktīva izmantošanu tā nemateriālā aktīva īpašniekam. Tā kā būtiski, ko es gribēju pieminēt, ka ir beigušies tie laiki, kad nemateriālā aktīva īpašnieki varēja piestādīt rēķinus saviem grupas uzņēmumiem tikai par to, ka viņi bija tie īpašnieki, ka viņiem pieder aktīvs. Tagad rēķini ir jāizsniedz pēc pavisam citiem principiem. Un šie arī ir diezgan aktuāli gadījumi, kad uzrēķini var būt vairāk miljonu vērtībā, jo vits var konstatēt, ka varbūt tāda maksājumam vispār nevajadzēja būt par to grupas logo vai preču zīmes izmantošanu. Vēl ko es gribēju obligāti pieminēt, arī tipisks gadījums par aizdevumu darījumiem. Man bija reāli dzīvē uzrēķins fiziski par 400 līdz 500 tūkstoši eiro, pats uzrēķins, tieši par uzņēmuma procentiem aizdevuma darījumā. Tātad ir Latvijas uzņēmums, viņš 15 vai 20 gadu garumā aizņemās naudu no saviem saistītajiem uzņēmumiem. Visus šos 15 vai 20 gadus viņš maksā procentus, un pēkšņi uzrodās vits, pārbauda šo aizdevumu darījumu kā tādu un konstatē, ka šis aizdevumu darījums nav aizdevumu darījums. Tas ir ieguldījums pamatkapitālā. Kāda veidā? Pārvērtē burtiski to būtību. Jā, bet kāda veida tas notiek? Tas notiek pārvērtējot visus tās uzņēmuma attiecības kā tādas savstarpējās, ne tikai līgumu skatās, bet to ekonomisko racionalitāti. Bet viens uzņēmums paņēma aizdevumu no otra saistīta, bet tad, ja tas ir pamatkapitāla pieaugums, tad būtu jātaisa to lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu un noteikumus vai kā? Jūs jau runājat par to juridisko formu, kā pareizi to izdarīt, bet šeit tas gadījums bija druskiņi savādāks, kad 15 gadus uzņēmums strādāja ar zaudējumiem,
15 gadus viņš ņēma aizņēmumus, un tad Vits konstatēja, ka šādos apstākļos neatkarīga persona aizdevumu neizsniegtu. Neatkarīga persona šajā gadījumā to naudu ieguldītu, ja viņi dod to naudu. Skaidrs, ja tas būtu pēc tirgus nosacījuma, tad kā banka viņa skatās, jums ir zaudējumi, jūs acīm redzam, jums naudu nedosiet, tā kā mēs jums arī nedosim to kredītu vai aizdevumu. Un faktiski tas kredīts bija iedots un turpināja dot, un reāli Vits tā kā viņš faktiski ieguldījis kapitālu. Pat bez tiem noteikumiem. Neskatoties uz to juridiskajām normām un kārtību, Vidam ir tā priekšrocība, ka viņš var pārvērtēt to darījumu, attejot no visas tās juridiskās formas un struktūras. Pēc būtības. Pēc būtības juridiskas formas un ekonomiska pamatojuma. Tur ekonomiskas pamatojumus, acīm redzam, bija vai pamatkapitāla palielināšana vai... Tur ekonomiskais pamatojums bija tāds, ka Vida ieskatā šis ieguldījums tika veikts, lai uzņēmums turpinātu darboties, turpinātu izmantot šīs starptautiskās grupas preču zīmi Latvijas reģionā vai Baltijas reģionā, tātad gūstot labumu šai grupai kā tādai. Vienkārši, ka viņš šeit ir un visiem tas ir zināms. Okay. Tātad, principā, galvenas lietas mēs izrunājam, kas ir transfercenas, kad ir pienākums kārtot, kad veidi iesniegt un klasiski tie strīdi un kad ir iznākumi, ja nav ievērots tas transfercenu prasības. Tā kā paldies, ka skatieties šodien mūsu podcastu. Droši rakstam, pasūtam juridiskos pakalpojumus gan par transfercenu, gan par nodokļu lietām. Un tad tiekamies jaunajās sērijās. Paldies! Paldies!